Ok, tā, beidzot esmu ārpus izčekojies no tā joka, ko sauc, ko mēģina nosaukt pa viesnīcu. Jā, nu, protams, pilsēta ir piedirsta, bet, nu, vismaz es varu darīt, ko gribu, iet, ko gribu. Jā, protams, nets neiet, tāpēc, ka šitie piderās, bļeļ, nevar sataisīt man netu. Pat nezinu, kas te ir vainīgs, vai tas ir man providers, kas, nu, viņi jau saka, it kā visam būtu jāstrādā, jā. Brazīlijā strādāja, Ekvadorā strādāja, Panamā, bļeļ, nestrādā. Kaut kāds ies, Nē, ir lietas, kas, protams, šeit ir labāks nekā Ekvadorā vai Brazīlijā, bet kauzās, džeki, ja jūs gribat, lai cilvēki izsakās labi pēc šito valsts, nu, sataisiet elementārās IT problēmas, jo nets ir vajadzīgs. Jo, piemēram, es tagad gribu kaut kur aiziet, ja, konkrēti uz Amerikas tiltu. Kā es, bļeļ, bez neta pēc tam Uber izsaukšu, ja es kaut kur būšu pazudis vai kaut kā, nu, žopa, nu. Kā šeit viss izskatās? Nu, bļeļ, nu, te varēja, saka tā vietā, lai algot 4 durvu virinātājs, vai varbūt tās vispār meitelīšu virinātājs, būtu šos noalgojuši cilvēkus, norganizējuši ielu uzkopšanu. Nu, kaut kas pilnīgā dirsā. Viesnīca ir, saka, potenciāls ir ļoti labs, bet, nu, kā ir aizlaist? Labi, es nāc tajā biznesā, bet, nu, elementārais tērēt resursus kaut kur pie reception arī. Man jāstāv rindā, lai izčekotos, ka es pasaku savu istabas numuru. Viņi nesaprata, ko es viņai pateicu. Ja? Es viņai pateicu 2027. Nē, viņi nesaprata. Viņai kāds cits spāniski teica priekšā, kas tas īsti ir domāts. Nu, apmācīt cilvēkiem angļu valodas. Turismu valoda ir angļu, nevis spāņu vai portugāļu valoda. Tas, jā, ir skaidrs, nu, spāņu valoda ir populāra valoda pasaulē. Nu, tur nevar neko noliegt, ja, bet, nu, come on. Jā, tomēr turismu valoda ir angļu valoda. Groziet, kā gribat. Labi, huis ņem. Man tagad jāizpisa līdz metro stacijai. Lai es vispār varētu braukt ar autobusu, man ir jānopērk transporta kartiņu. Viņi kaut kā $2 maksā. Tad uz tās kartiņas man ir nauda jāuzliek. Jā, un tad es varēšu braukt ar autobusu. Ar autobusu, es domāju, aizbraukt pēc iespējas tuvāk līdz tam tiltam. Vai ir otrs variants? Nē, huņā, bļeļ. Nopirkšu kartiņu, pēc tam pasūtīšu Uberu. Lai Ubers man pārved pār tam tiltam, es pēc tam ar kājām atnākšu atpakaļ. Kā pār tiltam, un tad pirmajā pieturā iekāpšu, un tad jau es braukšu uz lidostu. Jā, ideja pats tikko izdomāju. Jā, nu ir te kaut kāda iela uzkopēja, bet, nu, maz tas viss sen bija jāmehanizē. Viņam grūti izsūtīt vienu ielu tīrīšanas mašīnu. Tas viņam būtu daudz lētāk nekā neliederīgi algot vienu sētnieku, kas tur arī lēnītēm kaut ko izliekās, ka uzkopi. Izgāja cauri tiešām briesmīgam rajonam, kur, nu, nenormāli cūcība. Kaut kādi cilvēki uz ielām, kur viss ir piemēslots. Nezinu, kā vispār tā var dzīvot. Tagad esmu ticis pie lielceļa, kas aizvedīs man līdz Amerikas tiltam. Un tā arī neizdevās nopirkt transporta kartiņu, jo vienīgais aparāts metro stacijā, kas tirgo šīs kartiņas, un kur ir angļu valodas interfejs, viņš pieņem ko? Tikai un vienīgi cash. Man casha nav. Kā tas ir kaut kāds bišķiņa absurds.
Nu, un tā kā man laiks kaut cik ir, es nolēmu doties šito maršrutu ar kājām. Jā, ir gabals, ko iet, bet, nu, kaut kā tās kalorijas ir jānotriec. Protams, piesvīts es nenormāli. Un, ja lidostā būs pieejama duša, es viņu noteikti izmantošu. Jo jāatcerās tas, ka man šodien un rītdien, es teikšu tā, ir smagas dienas paredzēts, ja, tātad šonakt būs gulēšana San Francisco lidostā. Pēc tam būs Boeing Factory Tour. Pēc tam lidošana vēl uz Los Angeles. Un ko viņi zina, es ceru, ka tur nec man strādās. Vēl būs jātiek uz naktsmītni. Tad agri jāceļās. Un tad vēl jātiek uz laundromatu. Tā kā, nu diezgan hardcore, bet es pats tādu izvēli izdarījis. Nevar vienkārši sēdēt kaut kur vienā malā un gaidīt nākamo reizi. Ir jāiet, jāskatās, jābauda. Jo, kā es jau sākumā teicu, es nedaru to, tāpēc, ka tas ir viegli, es daru to, tāpēc, ka tas ir grūti. Ok, esmu beidzot sasniedzis, tātad šis ir mans otrais lielais ģeo atzīmēšanās punkts. Ja, tātad šis ir Amerikas tilts, jeb Ameriku tilts, kurš savieno abas Amerikas. Šobrīd atrodos tiltam pa vidu. Te nav īpaši atzīmēta vieta, kur ir tā robeža, bet varētu uzskatīt, jā, ka tilta vidus, tilta augstākais punkts varētu būt šī robeža, un tas ir tieši šī trose. Tā kā sanāk, ja es nostājos šādi, jā, tad sanāk, ka ar kreiso kāju es jau esmu Ziemeļamerikā un ar labo kāju Dienvidamerikā. Pats Panamas kanāls slūžas šeit vēl nav saskatāms. Faktiski ir, bet tā diezgan patālu. Bet, kā var redzēt, te ne tikai šķērsošanas vieta, bet arī pārkraušanas termināļi dažādi. Tā kā te ir diezgan tāda nopietna infrastruktūra. Un, ja paskatās okeāna pusē, okeāna pusē, ir daudz kuģi, kas stāv reidā, gaida, kad viņi tiks iekšā. Nu jā, pārgāju pār tiltam, un tagad atpakaļ kājām vairs negribu iet, izsauc Uber. Īstenībā baigi lēti, ja, aizbraukt atpakaļ pār tiltam, aizvedīs uz metro staciju kaut kādi $4.20. Ja, es uzskatu, pilnīgi pavelti, ja ņem vērā, ka tev ir satiksme un tur jāriņķo ir ļoti labi. Mašīnā ir normāli kondicionēts gaiss un tāda normāla atpūta sanāk. Jā, gājiens pār tiltam bija tiešām tāds, līdz tiltam jau bija hardcoreīgs, bet fakts ir tāds, tas atskaites punkts ir sasniegts un man pašam ir liels prieks. Kā tagad var lēnītēm nesteidzoties doties uz lidostu. Ceru, ka lounžā būs duša, jo esmu nenormāli pārsvīts. Bet, tas tā.